20. martā ministru kabinetā pieņēma jauns noteikums par policijas reaģēšanas laiku atkārtējos gadījumos, kas paredz, ka policijai jāierodas notikuma vietā nevēlāk kā 15 minūtēs pēc izsaukuma saņemšanas. Neskatoties uz policijas centieniem uz izsaukumiem reaģēt maksimāli operatīvi, iedzīvotāji jūtas apdraudēti. Вы чувствуете себя безопасно в Латгалас приekšpilsētā? Вы что? Какая безопасность, когда у нас на лестнице наркоманы? Сколько раз сюда ходили? Ходят и колются. И вас устраивает работа полиции? Нет, конечно, я к ним ходила жаловаться сюда. И вообще никакого внимания. Они даже не принимают эти, заявления. Вы чувствуете себя безопасно в Латгалас приekšpilsētā? Как это безопасно? Ну так, Здесь? да, Латгалас приekšpilsētā. Да ради бога, какая здесь безопасность? Здесь надо сам за себя только смотреть. Тут... Вы чувствуете себя безопасно в Латгалас приekšpilsētā? Ну, конечно. Почему мне должно кого-то бояться? И вас устраивает работа полиции? Устраивает вполне. Vai jūs jūtaties droši Latgales priekšpilsētā? Latgales priekšpilsētā, īstenībā jā, es jūtos pavisam droši. Es varu pat vakaros valkāties, man nav nekāda problēma. Vai jūs jūtaties droši strādājot Latgales priekšpilsētā? Нет, ни в коем случае. Что вы? У нас были случаи нападения днем на клиентов, на меня, наркоманов. И это часто случается? Каждый день. Каждый день? Ну, потому что здесь в каждом доме торгуют наркотиками. И вас устраивает работа полиции? Ну, а при чем здесь полиция? Это же не от полиции. А вы им не звоните или они не приезжают, не проверяют? Ну, они не успеют проверить. Они и так все время целыми днями ездят здесь. Ну, полиция не может справиться с таким наплывом наркоманов. Patklājot Latgales priekšpilsētas administratīvajā teritorijā tika pamanīts 2 personas, kas uzvedās aizdomīgi. Piebraucām klāt minētajām personām, lūdzām uzrādīt dokumentus. Noskaidrojās, ka viena no personām ir meklēšanā, otrai personai bija kāpnes, soma ar nezināmas izcelsmes priekšmetiem, kuru izcelsmi nevarēja paskaidrot. Abas personas nogādājās valsts policijas iecirknī apstākļu noskaidrošanai. Par policijas izsaukumiem un policistu darbu pastāsta Latgales priekšpilsētas pārvaldes priekšnieka vietnieks. Cik bieži jūs iecirknī ir A kategorijas izsaukumi? Nu, Latgales priekšpilsētā vidē ir 25-30 izsaukumi dienā, tad tas varētu būt ne mazāk par 20 un virs 35-40 citreiz pat. Vai ir saņemtas sūdzības no iedzīvotājiem par kavētu ierašanos notikuma vietā? Ir. Bet tās sūdzības nevienmēr ir adekvātas, jo ir gadījumi, jā, kad mēs ierodamies stundas laikā, tāpēc, kad sakrīt, pieņemsim kaut kādi 4-5 izsaukumi un viena izsaukuma apkalpošanai, kvalitīvai apkalpošanai vajag no minūtēm 20 līdz 30. Bet ir arī tādi gadījumi, kad neierodamies 2 minūšu vai 3 minūšu laikā, cilvēks jau zvana un prasa, kāpēc mēs neesam ieradušies. Papildus Mārtiņš Balodis norāda, ka jaunais likums būtiskas izmaiņas policijas darbā neradīs.